Nu tā, Dēliņ, tūlīt mēs brauksim uz operu, tu tikai labi uzvedies tā klusiņām, lai tanci un onkuļi nedusmojās, labi? Ko tad darīt? Ņemt vai neņemt līdzi 6-gadīgu bērnu uz pieaugušo koncertiem un teātriem? Nereti jaunās mammas vēlas doties uz teātra izrādi vai koncertu, lai mazliet pamainītu ikdienu. Bet ko iesākt ar mazuli? Ņemt līdzi vai atstāt mājās? Vai, teiksim, jūsu vecuma bērniņš būtu jāņem līdzi uz tādu pieaugušo cilvēku koncertu vai izrādi? Es domāju patiesībā, ka nē. Tāpēc, ka cilvēki ir atnākuši, lai baudītu mākslu. Ja tu esi pārliecināts, ka tavs bērns sēdēs mierīgi un netrokšņos, tad jā, bet ja viņš traucē, es saprotu tos cilvēkus, kas nopirkuši biļeti un viņus visu laiku kāds novērš uzmanību. Man liekas, tiešām tas ir otrādi, sakot, ir tieši atbalstām, ir ceļš uz baletu. Es esmu ļoti daudz redzējis ar savu mazu bērnu. Jo ātrāk viņiem, var sakot, to vedīs, rādīs, jo tas viņiem paliks zemapziņā, var sakot, un viss, kas būs skaists, viņiem nebūs sveši. Teātros un operā uz pieaugušo izrādēm bērnus līdz 7 gadu vecumam neielaiž. Ja tā ir, piemēram, Anna Kareņina vai kāda dramatiska izrāde, būs grūti tam bērnam. Pirmkārt, viņš traucēs, viņam pašam būs grūti, viņš traucēs jums un traucēs apkārtējiem. Ir mammas, kuras zīdaiņus ņem līdzi pat uz roka koncertiem un jogu. Ja kādam mākslas baudītājam nervi neiztur un viņš mammai aizrāda, ka bērns knosās un raud, labākajā gadījumā tas beidzas ar asu vārdu pārmaiņu. Ja mēs varbūt runātu par tādu hronisku, visu laiku pastāvīgu bērnu līdzņemšanu uz visiem pasākumiem, iespējams, kad minēs to finansiālo argumentu, ja, ka nav kur bērnu atstāt. Bet psihoterapeiti visbiežāk atrod neapzinot tādas domāšanas modeļus, ko cilvēks neapzinās. Viens no tiem ir šķiršanās trauksme. Psihoterapeits novērojis, ka šķiršanās trauksme piemītot māmiņām, kuras bērnībā piedzīvojušas traumatisku šķiršanos no sev tuva cilvēka. Piemēram, mātes, kas ļoti saplūst ar saviem bērniem, viņam ir tāds domāšanas veids, ja, ka nav tāda atsevišķa māte, sieviete, ja. Viņa vienmēr lieto vārdu mēs, ja. Tātad mēs esam viena persona, ja, līdz ar to pieņemat mūs kā gribat, ja, bet mums arī ir tiesības iet uz teātri. Mums ir noteikumi, ka, ja no pieaugušo izrādes iziet ārā, tad, es atvainojos, mēs atpakaļ nelaižam. Un arī šādos gadījumos tas bērns dīdās un prasās ārā, tad māmiņa iziet un viņa paliek ārā. Viņa var tālāk izrādi skatīties pie monitora. Cilvēkam jau zemapziņā ielikts, ja mazulis raud, jājūt līdzi. Ja bērns raud, viņš tīri instinktīvi cilvēkos izsauc diskomforta sajūtu. Un ir daudz cilvēku, kas šo diskomfortu ļoti nevar izturēt. Ja, viņiem tas sagādā tāds diezgan spēcīgs pārdzīvojums. Ja, viņi paliek stresā un skaidrs, ka to mūziku viņš nevar klausīties. Un ja mēs tā pavisam godīgi paskatāmies, kaut vai no 4-gadīga bērna redzes punkta, tad nezinu, vai viņš ir spējīgs 4 stundas nosēdēt mierīgi, lai noskatītos operu.